Kā pelnīt ar investīcijām akcijās? Ja ieguldīsiet konkrētā vienā uzņēmumā, vienā akcijā, tad ir risks pazaudēt pat vairāk nekā 50%, dažos gadījumos pat 90% no savas investīcijas, jo jūs tā īstenībā neko daudz nezināt par to uzņēmumu. Tad sanāk, ka šī viena neveiksme var iznīcināt pārējo 9 akciju ienesīgumu. Visdrošāk ir ieguldīt indeksos, tā saucamos ETFs, jo tie kopē, piemēram, Standard & Poor's indeksu, kurā ir 500 uzņēmumi. Jo tad, pat ja viens no tiem 500 uzņēmumiem bankrotē, jūs savā portfelī šo te mīnusu nesajutīsiet. Bet, ja jūs ieguldīsiet individuālās 10 akcijās un viens bankrotē, tas nozīmē, ka 10% no jūsu portfeļa pazūd. Indeksos vislabāk ir ieguldīt ar ilgtermiņa vīziju uz 10 gadiem, un tad nepanikot un nestresot, ja ir kaut kādi arī lielie kritieni. Lūk, piemēram, Standard & Poor's indeks, ja skatās pēdējos 5 gadus, tā vērtība ir gandrīz dubultojusies, kas nozīmē, ja jūs būtu ieguldījuši pirms 5 gadiem, tad jūs dubultot savu naudu. Un ja skatās pirms 10 gadiem, tad gandrīz 4-kārtīgi būtu pieaugusi jūsu investīcija, piemēram, no 10 000 uz gandrīz 40 000. Normālos tirgus apstākļos indeks nevar nokrist vienā dienā tik daudz kā individuālas akcijas, 15, 20, 25%. Ieguldīt konkrētā akcijā ir ļoti riskanti, jo pat tāda akcija kā Facebook, ja viņai peļņas rādītāji vienā ceturksnī izrādījās nedaudz sliktāki, tad ir pat piemēri, ka viņi nokrita par 24%. Un parasti bieži vien investori nevar izturēt šādu te spriedzi, stresu, un viņi pārdot. Un tā var visu laiku pārdot un visu laiku fiksēt zaudējumus. Vispareizāk ir ieguldīt indeksos regulāri, teiksim, reizi mēnesī, algas dienā vai arī reizi ceturksnī, un pēc iespējām vēlams ieguldīt tad, kad ir bijuši kaut kāds kritiens neliels, teiksim, 3%, 2% kritiens, tad jūs tikai nopērkat lētāk. Lai zinātu, kuros uzņēmumos ieguldīt, ir nepieciešama daudz lielāka pieredze, vismaz 2-3 gadi aktīvas tirzniecība ikdienā ar akcijām. Tad veidojas sapratne un ir jāpiedzīvo periodi, kad akcijas gan aug, gan krīt, buļļu un lāču tirgi, lai saprastu, kas tad notiek ar akcijām tādos ciklos. Droši rakstiet man jautājumus komentāros, es uz visiem atbildēšu.